jūs vērtējat šī pasākuma saturu? Kas šķiet visnoderīgākais? Es domāju, tādu vienu konkrētu lietu izcelt nevar, bet ir daudz vairākas, kā jau es arī iepriekš minēju, kas pat tā pati, teiksim, tā sazemēšanās, tā vispār apstāšanās, spēja padomāt un tā kā ievilkt gaisu tajā visā skrējienā, kā arī man bija ļoti svarīgi tēma par UDHS papētīt un saprast un mēģināt pielietot un pastīties, kā tad mainās, teiksim, uzvedība. Vai jums ir sanācis kādreiz piedalīties Erasmus+ mobilitātē? Un kāds bija jūsu lielākais iegūms no brauciena? Jā, es esmu bijis laimīgo starpā, kas esmu apmeklējis Erasmus+ braucienu. Ieguvumi, bet emocijas tāpat vienmēr paliks un vienmēr ar prieku atcerēšos to pasākumu. Bet, teiksim, mums ļoti paveicās ar fantastisku spāņu skolotāju, kurš mums, teiksim, ļoti iedeva tādu informāciju par pašu Spāniju, par viņu kultūru, par viņu sadzīvi un tādām lietām, ko tu tā kā var iegūt un iemācīties tikai no vietējā un esot uz vietas. To nevar iemācīties sēžot skolas solā vai tādas lietas. Tā kā tikai pozitīvas atmiņas un brīnišķīga pieredze. Jā. Es esmu pateicīga Erasmusam par šo iespēju. Kas jums paliks atmiņā no šī Erasmus dienu pasākuma? Dažādas idejas. Sākot ar to, kad ir šie materiāli, kur ņemt iedvesmu un idejas darbam, iedvesmoties un ko izmantot ikdienā dārziņā.